reiz 21. gadsimtā dzīvoja tautu meita un tautu dēls. Viņiem nebija bērnu, tā vietā viņiem bija mazs, skaists gulbītis ar maigām sudraba spalviņām. Viņi viens otru mīlēja. Kādu dienu skaistā tautu meita saslima, viņa neizturēja un nomira. Tauta dēls arī no sāpēm sirsniņā nomira. Bet skaistais gulbītis bija palicis pilnīgi viens. Viņš vientuļi sēdēja uz akmens gravā un skumīgi gauži raudāja. Ap gulbīti izveidojās liela peļķe un kādu dienu viņš sastinga pavisam, tikai skumjā dvēsele bija palikusi. Viņš joprojām raud. Tikai tagad viņš nav vientuļš, jo katrs liepainieks viņu ik reizi ir saticis. Gulbītis izraud viņu bēdas, tādēļ Liepājā vienmēr ir pozitīvi cilvēki.